Kā forši ērti iekārtojamies, ja? Esam smuki labi, šitādēm. Rociņas plauksnīs uz augšu, apsēsties tā, lai mums ir muguriņas taisnas. Dziļi ieelpot. Saraudzam plecu uz augšu, sasprindzam ķermeni. Un tad tāda forša nopūta izeltā. Dziļi ieelpa. Sasprindzam ķermeni. Varam seju sasprindzēt arī. Un tad tāda forša izeltā visu iekrītam. Čau Laura un Gita un Inga un Sandra. Droši pievienojamies dziļi ieelpa. Sasprindzinam. Aizturam elpu. Un kad vairs nevaram, tad tādu izelpa. Super. Super. Paldies tiem, kas pievienojās. Tā kā ērti par savu elpu iekārtojamies. Un sāksim ar elpu. Ieelpa 5 sekundes, aizturēsim mazliet elpu, izelpa 5 un aizturam mazliet elpu. Izelpam visu gaisu ārā. Ieelpa 5, 4, 3, 2, 1. Aizturam elpu. Izelpa 5, 4, 3, 2, 1. Aizturam elpu. Dziļi ieelpa 5, 4, 3, 2, 1. Aizturam elpu. Izelpa 5, 4, 3, 2, 1. Aizturam elpu. Elpojam dziļi, 5, 4, 3, 2, 1. Aizturam elpu. Un izelpa 5, 4, 3, 2, 1. Aizturam elpu. Paturpinam savā ritmā, savā ātrumā, ar savu elpu. Ja gribās mazliet ilgāk, daram ilgāk. Ja ir neērti tik ilgi, tad daram īsāk. Ieklausamies sevi. Elpojam 5 sekundes, ieelpa, mazliet aizturam, 5 izelpa. Mazliet aizturam, elpu. Šī ir elpa, kas mums noliek līdzsvarā, kas mums atkal atgādina par to, ka mēs esam gan sirds, gan prāts, gan šis ķermenis. Un kad šādi elpojot, klausoties, mums sirsniņa nonāk vienā līdzsvarā ar elpu, un tas ievieš mūsu ķermenī arī līdzsvaru, arī tādu labsajūtu, foršumu, jaukumu. Ka esam šeit mājās, esam šeit tādā labā vietā sevī. Mēs šodien mazliet iedošam spārnus, paceļosiet par lietām, vietām vai notikumiem, kas varbūt mazliet satrauc vai mazliet pat nesatrauc, bet varbūt mēs nevaram tā īsti izlemt, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, vai kā tas ir. Un ātri iedomājamies tādu vienu notikumu vai vienu kaut kādu lietiņu, tēmu, kas mums šodien vai vakar bija tā, mazliet mēs viņu tā kā līdz galam neizbaudījām, nebija tā līdz galam nesapratām vai kaut kas tur, vai neizlēmām, ja tieši kaut kādu lēmumu dzīvē jāpieņem. Kaut kas tā, kad nebija 100%. Iedomājamies to lietu, notikumu, vai tā bija kāda saruna, vai tas bija pašiem sevī. Un mēs šodien tādu skaistu jautājumu tam piesim, kā šis var kļūt vēl labāks, kā šī lieta, notikums, attiecības, kāds var kļūt vēl labāks. Tātad mēs jau zinām, varbūt, ka tas ir kaut kāds saruna sevī, varbūt nezinām, kā izlemt labāk, vai darīt vienu lietu, vai darīt otru. Un tad pajautājam, kā šī situācija var kļūt vēl labāku. Un dodam spārnus, dodam tādas foršas, viss ir iespējams, jebkas ir iespējams. Man viss var izdoties, man viss var sanākt, tādas spārnus dodam. Tātad paskatāmies uz to problēmiņu, uz to
kaut kādu mazo melnumiņu, kas mums ir, un iedodam tam spārnus ar jautājumu. Kā šis varētu kļūt vēl labāks? Kā šī situācija var kļūt vēl labāka? Pasapņojam mirklīti. Iedodam vēl kaut kādu pavisam tādu, kas mums šitā jau nevarētu izdoties, bet mēs iedodam. Mums tā šodien gribās, mums šodien var izdoties. Kādas sajūtas pārņem mūsu ķermeni? Vai mums ir smaids uz lūpām? Atceramies vēl kādu, varbūt pēdējās nedēļas, 2 laikā arī kaut ko neīpaši mums tur, līdz galam nebija. Un ja tā situācija vēl prom nav atrisināta, mēs viņu šobrīd atrisinām ar šiem iespējas pārņem. Kā šī situācija var kļūt vēl labāk, kā var vēl uzlaboties. Un tad iedomāsimies kādu situāciju, kas jau ir ļoti laba, kur mums viss sanāk. Tas var būt gan darbā, gan arī attiecībās, gan varbūt mums ļoti labi sanācis ir uztaisīt šorīt brokastis, kaut kur mums ļoti sanāk izdodas mums. Un tāda iekšējā balstiņa šodien mums saka, nepārpriecājies, šitā jau tā. Piebremzējamies. Kā šī situācija var kļūt vēl labāk? Kā mēs varam te iedot spārnus? Kā kaut kas tas, ka mums grūti iedomāties, ka tur vēl kaut kas labāks var notikt, var vēl labāk. Un kā mūsu dzīve? Tagad mēs tādu filozofisko foršo jautājumu, kā mana dzīve var kļūt vēl labāka? Jautājumu, vienkārši šo jautājumu sēžam klusumā jautājumu, kā mana dzīve var kļūt vēl labāk? Skatāmies, vai nāk kāda atbilde, vai šis jautājums kaut ko ierosina mūsu smadzenēs, kā mana dzīve var kļūt vēl labāk? Kā es varu kļūt vēl labāk vai vēl labāks? Kā es varu šodien sevi uzlabot? Kā es varu šodien sevi apčubināt? Kā es varu šodien kļūt labāk sevis versiju? Nevis labāk par kaimiņu vai kolēģi vai kādu Instagramā, bet kā tieši es, kas es sēžu, varam uzdot pat sev ar jautājumu, kā ar vārdu, kā es, Monta, var kļūt vēl labāk šodien? Kā Monta var uzlabot savu dzīvi šodien? Jautājam sev. Varbūt nāk atbild, varbūt nē, bet jautājam, turpinam jautāt. Kas Montai jāizdara šodien, lai uzlabotu šo pasauli, iekšējo, ārējo, visu, kur viņam ir? Pajautājam sev tādu jautājumu, kas man šodien jāizdara, lietot savu vārdu sev tajā jautājumā. Kas man šodien jāizdara, lai es uzlabotu savu iekšējo, ārējo pasauli? Kas man šodien jāpadara? Un saliekam rokas uz sirsniņas. Un šis būs tā kā tāds visam tam, ko varbūt mēs kādu atbildi saņēmām, varbūt, kad kādu domu ienāca prātā, šis būs tā kā aplaistīšana, benzīna iedošana, tāda
ritīgi samīļošana. Es esmu drošībā. Jūs varat sev teikt un arī ar savu vārdu. Es esmu drošībā. Visas manas vajadzības ir apmierinātas. Es novērtēju sevi, es novērtēju savu laiku. Es dodu sev tik laika, cik man vajag. Es pateicos par to, kas es biju vakar, jo tāpēc šobrīd es varu sēdēt šeit un iztēloties savu rītdienu. Un šobrīd, šeit un tagad, es jūtos pilnīgs. Es jūtos brīnišķīgi savā ķermenī. Es jūtu, kā es attīru savu sevi no tā, kas man ir liekas, kur varbūt es esmu aizņēmies no kāda cita. Un iepazīstu sevi ar katru mirkli ar vien vairāk. Un es gribu iepazīt sevi vēl vairāk. Es gribu zināt, kas es esmu. Kas ir tas, kas man tieši ir vajadzīgs? Es pateicos, ka šodien esmu sev prioritāte, kad esmu šeit un tagad meditācijā. Es pateicos, ka ar savām domām, savu rīcību, ieradumiem es varu mainīt sevi, savu ikdienu, savu iekšējā un ārējā pasauli. Un es pateicos, ka man izdodas. Man ir liels prieks, ka man izdodas. Un ka viss, kas man ir, var kļūt vēl 10, 50, 100 reizes labāks manā dzīvē. Man var būt vēl priecīgākas dienas, man var būt vēl labākas meditācijas, man var būt vēl vairāk brīnišķīgi cilvēki apkārt, kas man saprot. Man var būt vēl ērtāk ar visu savu nērtumu. Man var dzīve palikt vēl skaistāk. Ar visām tām vietām, lietām, cilvēkiem, visu, kas tajā notiksies un notiek šodien un rītdien. Un es pateicos par to visu, par visu, kas es esmu. Varam palikt mazliet šajā skaistajā mīlestības un pateicības vibrācijā. Ja gribās vēl uzdot pēdējo jautājumu, uzdodam, apskatam, kas mēs esam. Lēnām izbaudam sevi, varam atgriezties šeit un tagad, vai izbaudīt vēl sevi ilgāk, palikt klusumā, vai klausoties mūziku, vai pierakstot ko. Vai vēlaties padalīties par sajūtām, piedzīvojumiem, jebko tad noteikti gaidīšu, tas man iepriecinās. Paldies jums liels, kad esat, ka meditējat. Paldies par kopā būšanu. Mēs varam vēl tāds pirms meditācijas īstenībā beigšanas iedomājamies. Visi tie, kas mēs tik kopā meditējam, arī tie, kas vēlāk atkārtojumā meditē. Mēs tā skaisti
virtuāli sadodamies rokās vai apķeram viens otru. Mēs iedodam tādu viens otram tādu, pat ne jautājumu, bet tādu foršu atspērienu. Tev viss izdosies vēl 100 reizes, 1000 reizes, miljonus reizes labāk. Viss, ko tu šobrīd dari, par ko tu varbūt mazliet baidies, domā, vai tas izdosies vai ne, tev viss izdosies. Pastamies tā viens otram acīs virtuālajās. Pasaka, kā tev viss izdosies 100 reizes labāk nekā tu esi iedomājies, 1000 reizes labāk. Tev izdosies.